ar bumbu. Uz priekšu nesās Genādijs Soloņīcins. Nu, bumba jau pie Vitālijus Kavaļauskas. Kas notiks? Būs uzbrukums, bīstams moments jau pašā spēles sākumā. Bet jāsaka, savā vietā ir arī Aleksandrs Lāsols. Ļoti bīstams moments. Kā jau teicu, šodien ir mazliet vēsāks nekā pēdējās spēlēs starp Daugavpils, Daugavu un Liepājas Metluru. Bīstams moments, Pāvils Šteinbors tver bumbu. Ar saviem leģionāriem varētu būt uzminējums. Tiešām viņi ir pamanām. Ļoti bīstams moments varēja izveidoties pie Ventspils vārtiem. Pirmā vietā joprojām atrodas Metluru pussargs Genādijs Soloņīcins. Viņam ir 4 vārti. Bīstams moments pie Ventspils vārtiem. Uzbrukumā dod bez Pāvils Romāns. Bīstams moments. Maki netrāpa bumbu. Tiešām, šoreiz jāsaka tā, ka Neptūns ir bijis Liepājas pusē. Taču līdz šim Liepājas treneru izvēle. Bīstams moments. Nē, neatstāja laukumu. Zirnis. Tamušauskas. Sanāks uzbrukums. Spēriens vārtu virzienā. Un nebija neviens pie vārtiem, lai pielabotu diezgan skaisti izveidojušos situāciju. Un jau izveidojies bīstams moments Ventspils vārtu priekšā. Maki. Vitālijus Kavaļauskas ar bumbu. Un Prohorenkovs. Garām! Tā bija labākā iespēja šī spēlē atklāt spēles rezultātu. Ventspils spēlētājiem. Toms Tamušauskas tā laikam diezgan nepatīkam ar bumbu trāpu. Tu kuram pa Vēderi. Pareizāk sakot, noteikti aiz saulīt. Visticamāk, tu kuru. Te veidojās bīstams Ventspils uzbrukums. Jāsaka tā, cik tur trūka, lai Maki raidītu bumbu Liepājas vārtos. Kā sanāks šis sitiens? Bumba tiek skaisti iegriezt, tikai viņi negriežās vārtu virzienā, bet gan... Ja? Tieši tā. Tas nav pamatot, ja liepājniekam dod zeltno kartīti. Bīstams moments un bumba ir garām vārtiem. Un to vārtu apdraudējumu veids neviens cits, kā sitiens uz Liepājas vārtu pusi. Vēl viens sitiens. Ļoti bīstams moments Tukuras izpildījumā. Taču par laimi Pāvilam Šteinboram, Ventspilniekiem, un jau seko bīstams uzbrukums. Un tikai Pāvils Šteinbors glāb Liepāju no otriem vārtu zaudējumiem. Vārtu pusi, taču šāda apdraudējuma nebija. Vitālijus Kavaļauskas raida bumbu. Un jāsaka tā, ka cik tur vajadzētu, lai Surņins centās apvadīties. Kosmačovs uzbrūk, bīstams šāviens gar vārtiem. Paveicās liepājniekiem. Atkal paveicās liepājniekiem. Kosmačovs diezgan bīstam nospēlē. Bumba pie Abdul Tofika. Mihaģuks ar galvu bumbu atraida, tālāk no vārtiem. Jāsaka tā šoreiz Šteinbors. 2010. gada 9. māja scenārijs. Prohorenkovs laukuma centrā draudzīgi apskaujas ar Tukuru. Visi kārtībā. Katrs no Latvijas lielkomandām ir iegūs 1 punktu.